Labdien! Čau. Kāds ir jūsu sajūtas pirms izlidojuma? Es gribu gādāt. Diena numur 1. Esam Rīgas lidostā. Gaidīsim mūsu iekāpšanu. Diana teica, ka mums jābūt ļoti ātri. Lidostā mēs 3 minūtēs izdarījām visu. Un tagad mums stundu pusotru jāgaida lidmašīna. Tātad Diana aizgāja nopirkt kafiju. Bišķiņ maziņu kafiju. Nu tā pavisam tā. Bišķiņ iedzersim kafiju. Esam veiksmīgi piezemējušies Londonas Lutons airportā. Nu lūk, un tagad mēs esam atbraukuši pašrocīgi ar taksi uz vietu, kur dzīvo Edgars. Aizpurs. Vienkārši ejam pie viņa, bet viņš jau mājā, viņš ir darbā vienkārši. Nu te viņš te dzīvo, reku Matalants slavenais. Reku Edgar paģīts, reku Edgar logi ir augšā. Nu vot, reku es atbraucu, man te sagaidīja Parkinsonu, viņš mazi kuķi. Reku viņa mamma, Noriņa. Es pakluso, kamēr Edgars neredz tev uztaisīt. Tagad mēs ejam Lutonā pašā centrā. Mums rīktīgi patīk šeit staigāties. Reki Juļa mums ir gids, viņš mums izstāstīs, kur jāiet. Edgars strādā, viņš teica, ka viņš negrib un mums iet staigāties, jo viņam ķipa apnicis, jo tev viņi vienmēr sit šeit centrā kaut kādi džeki. Mēs ejam pa veikalu un Juļa teica, ka viņš zina, kur vienu labu restorānu, kur zivs pārdod labas kvalitātes. Mēs te tiecinājis zivs ļoti dārgā restorānā. Juļa teica, ka uzsauks zivs. Un Tanta ar zelta jostu boksā pirmo vietu dabūja. Es te ieraudzīju kedz, kas ir ķipa vīrieši skaitās. Nu, vispār nesaprotu, kāds tāds kaut kas kāds var nesāt. Vienkārši čeki. Beidzot, Sedgars satiek, jā. Sedgaru aizpira. Un mēs te iesim ārā no veikaliem, un mēs īstenībā neko nenopirkām, tāpēc, ka neko nevar atrast, jo tāpēc, ka nav laika. Un vēl tur bači, ja? Nu redz, viņš rāda tukšu bačiņu lejiņā. Pašā lejā. Galvenais forši, ka ģipa, ka filmē tā kamera tik maziņa, ka viņi ķipa nemet tās stācijas. Ienākuši stāvvietā. Edgars man grib parādīt savu mašīnu jauno. Viņš teica, ka viņš grib skropsts uzlikt tai mašīnai. Es nezinu, kas tās pa muļķībām, tas sievišķīgi, protams. Viņš saka, tas ir vīrišķīgi. Tāds melns skropsts šitādam te auģikam. Nopirkt tāds biks, tā kā Ivars Bandons. Ivars Bandons man ierekomendēja Lee Cooper biksītes. Edgars man kā draugam atstāja madraci, lai es uzpumpēju. Rīts. Viss ceļās. Un jālido uz tām te Kanārijām. Es domāju, kā nepaveicinās šeit un vakar kaut ko atpēc šeit caurēji. Tev pārgāja? Jā. Reku brokastīs cepjās oliņas. Oliņi! Pankūciņas vakardienas necepjās. Tu хочешь vakardienas? Uņut! Mēs ejam uz otro geitu. Un Edgars mūs māca, kā jāiet, lai dabūtu vietu ātrāk. Viņš jau reku pa gabalu ir aizbeidzis no mums. Viss apdzina. Viņš teica, ka viņam nav kauna. Reku pazūdais stūri. Es pateicoties Edgaram, esam iznākuši šeit, visi palikuši aizmugurē. Te reku priority viņi stāv. Nu daži. Reku ļoķenīte. Un galvenais kamerā neskaties. Galvenais neskaties kamerā, lai izskatās tā, ka filmē no malas. Zini, tur televīzija kaut kāda. Labi? Neskaties kamerā tikai lūdzu. Jā, un tu nesmējies, jo tā nav komēdija. Tas ir reāli nopietnas notikums. Priority tiek apdzīti. Viņi vienkārši visi samaksāja vairāk un kāds stolps, jo Edgars mūsu galvenais šefs mūs pirmos aizvada. Un visi reku nepareizi iet tur kaut kur pa turien, un mēs reku paši pirmie aiziesim. Viņās sākam. Jau sākam. Nu lūk, šī te smuki izskatās no augšas Azerbaidžānijas kalnu. Himalajos, Indu kalnu. Mēs tēt nolidojām no Miami Beach, mēs izlidojām, tēt atlidojām uz Hindujas salām. Mēs jau pieskārāmies zemē? Mēs tikko iekāpām 15 autobusā Rumbula mežciems. Braucam uz Rumbulu.
Mums, karoči, navigācija nestrādā, mēs vispār nesaprotam, kur mums jābrauc. Pilnīgi nahaļautēt brauks. Es gribu tagad tā kaut kur atstāties un vienkārši nomierināt. Mums ir panika, mēs esam nobijuši. Tātad mēs esam nonākuši viesnīcā, veiksmīgi atraduši tomēr kaut kādā veidā. Un galvenais navigācija nestrādā, bet mēs atradām 10 minūtēs aptuveni. Šodien ir tā vienvārds, šodien vienkārši tāda atpūta vakars, nekāda ceļošana. Mēs vienkārši paliekam apkārt viesnīcai. Bet rīt iesim uz kurienes Tuksnes. Jā, mēs iesim Tuksnesī sauļotiņu plautiņas. Mēs nopirkām, man nebija Edgars nopirkt savu jaunu apenītes, kur tāds caurumiņš ir apakšā un ar gumiju jāpilds, ka viņi var tā plēsi sāraut plēsi. Tas ir domāts, lai paudzes izņem ārā. Viens spānis tev sepšanā pastāstīja, spāņiem ir tradīcija. Tu vienkārši ej uz smiltīs, karstās smiltīs, izvelc pautus, izrodas bedrīti, ieliec tur paudzes, aizrodas paudzes un saucās paudu kūpināšanu. Pirmais negadījums jau Kanārijās. Pirmajā vakarā Diana vienkārši paņēma, vienkārši ietriecās asfaltā. Польем, не будет, только польем. Нет, нет. Я не попала. Tu nesaproti, ka viņi izdēja? Не больно. Нет, когда Лёша нет нафиг. Не будет так больно. Tu domā zalamēt? Tas, ka būs sāpīgāk, nebūs. Tu gribi zalamēt viņu tā lieta? Nu jā, tu turēsi rokas, es stāstu. Nē, jūs neliesiet. Tagad mēs no rīta Edgars pamodās, viņš tos Maksimus Kedis paņēma līdzi. На Банковской я сидел. Под Путинской мосту. Reika, mēs ar Edgaru saņēmām vakar algu, mēs noņēmām viesnīcu Riju. Te ejam reku uz Pludmali. Redz Tuksnes priekšā? Nē. Pludmalai tiktu jāiziet cauri Tuksnes. Mēs esam nonākuši Tuksnesī. Pat te ir Krievija. Es nezinu, vai kamerā var redzēt Rasija. Mēs esam nonākuši Moču sajietā. Edgars ir pieteicies klubā, kur viņš ar Mocu braukā tagad. Viņam rīktīgi patīk. Es braukšu ar mopēdu. Petro viņa draugs jaunais. Un jā, un te ir tādi smuki redz visādi skatiņi tur, kur mēs visi redzam, tur baigi smuki. Un būs baterija nosēdīsies drīz. Kalnainā vidē. Neko es te nesaprotu, kas te notiek. Baterijas cilni nosēdīsies. Ūdeni nesam dabūjuši jau kaut kur apmēram 7 stundu garumā. Tuksnesī, kur nokļuvām. Reku, man pazīstamie ir kaut kādi turisti. Sveiki. Labdien, jūs no Latvijas? Jā, mēs esam no Latvijas. Māku vienu deju, esam nodējiet priekš jums. Davai. 3 un 4. Sambo di Janeiro, fambare semero, kindere pelero, fundus undu cureno. 1, 2, 3, carina verano, pinto pau, carina piramo. Pāēduši vakariņas, esam tādi mēs saldoēdis. Edgars tikko vakar samaksāja 19 eiro par savu porciju. Ļoti smuki izskatās. Nav dārgi īstenībā. Jā. Man sanāca 28, tāpēc, ka bišķi trakāk. Dienai 42, tāpēc, ka viņi paņēma savu porko Kendoro. Juļu otrajā ēda atkal otro. Edgars, karoči, tagad grib notēlot baigo vīrietu kruto un šaus ar šauteni garām un apazorīts vispār nemāk spēlēt. Vecam galvā gan arī iešauts. Manī. Eva, kur tu šauji? Nē, garām pa sānu. Tu čo не видишь? Vienkārši стреляет на халяву, neko nesaprot, kur viņš šauj. Nē, malacis, Edgar, man patīk, tu tiešām esi profesionāls šāvējs. Tā ir vispār ļoti liela atbildība, vai ne? Skatāmies. Un? Ir! Labrīt! Diena numur 3. Edgars šodien izrādās aizmirst maksiņu vajā. Man vajadzēja samaksāt viņu brokastī. Bet tā viss ir kārtībā. Izrādās, ka mēs 3 dienu laikā nevienu reizi neesam uz baseinu aizgājuši. Pareizāk 2 dienu. Jebkurā gadījumā mēs vēl neesam gājuši uz baseiniem. Un starp citu arī kamerā viņi vēl nav nevienu reizi rādīti. Pareizi, Juļič? Nu, lūd. Tāpēc mēs šodien aiziesim uz baseinu. Edgars grib parādīt kādus piroetus, viņš tā iztur, cipa, kad viņš lēkā salto pie... Nu, viņš man stāstīja tur rīktīgi. Smagi salto, jā, uz atpakaļ. Nu, es varu 2 salto uztaisīt atpakaļ un 3 uz priekšu, nu, cipa gaisa. Jā, tātad šādu te video gaidiet no maniem 100%, jo Edgars apsola, ja viņš sola, tad viņš izdola. Ja viņš to neizdarīt, viņš būtu pīrākais lupata. Esmu atkal šeit. Tēt apģērbošu šitā te, jā. Šo somiņu. Iešu Edgaram klāt tēlošu peģiku.
Bet Edgars visu laiku iet pa viesnīcu un viņam visādi peģīgi tur acis mirkšķiņ. Visu laiku atskatās tur viņš tā te izdara, ķipa, nezinu, koļi, viņi visi geji. Es gribu Edgaru pamocīt. Edgars, Reik pamodos, viņš bija izrubies, viņam peģīgi piesēnās uz laiku. Viņš tālāk, ka viņš guļ, lai viņu neviens neaiztiek. Sāk neizturēt, ka viņam ir tie draugi te nāk visādi klāt. Tad viņš sāk izgāst savus dusmas uz Jūļu. Nievina? Tas ir čipa nivē? Nievina? Un 10 eiro maksāja. Un starp cišķis tas Šļanskars apsolīja salto taisīt. Viņš to neuzties atceries, ko es teicu. Atcerieties? Edgars mēģina ieskaidrot, ka viņš ir bijis 54 metru dziļumā zem ūdens ienirs. Ты что, не помнишь на Красном море в Египте? Когда у меня эта маска была и трубочка, я так и нырял. На 45 метров? 54 метра я нырял. Мы еще с тобой считали, что глубоко. 54 metrus ievilki gaisu un ienir uz 54 metru. Bija tā, ka mēs ar Jūļu peldējām. Saka, ko jūs visi? Moši 5,4 metri? Mēs ar Jūļu. 5,4 gan jau viņš jau. 4, я бы тебя не видела бы внизу. Там же такое чистое вообще море было. Красное море, Tu? кораллы. Ar... Bija tā, ka mēs sākumā jau pirmās dienās varēja metru Kā var ienirt 54 metrus? Ievilkt vienkārši un sprost jau. Viena ir 54 metrus? Jā. Bez nekādiem baloniem, bez kostīmiem? Skam to balonu. Staigājam pa centriem te. Pilsētas centrā kaut kur. Domājam apsīties, ko te tirgo. Izrādās, te visos veikalos ir vienkārši super, tuper ķīniešu varianti. Ar super, duper uzskrūvēju cenam. Nu, turistiem. Kroči razvaģīt visu. Edgars sev nopirkt trusenis pa 12 eiro ar delfīniņiem virsū. Ja viņam nebūtu slinkums, viņš noteikti parādītu. Nerādīšu, es parādīšu uz sevi. Nu, te vēlāk mēs varēsim redzēt kādā video. Mums brauksim vispār uz salas centru kaut kur. Tāpēc, ka šeit neko nevar nopirkt. Mēs domājam kaut ko interesantu nopirkt. Kā viņš maka aizmirst, man apnek jau, ko viņi maksā. Labi, šoreiz savu rēķinu nezinu, kad man atnesīs, jums parādīšu. Nu, lūk, Reika Edgaram atnesis, viņš, protams, apazorils, ka te servēja viss trauks, bet es nepaspēju nofilmēt, tā kā nav jēgas man neko teikt jums stāstīt. Tev patīk, ka to gaļu necep pa vidu? Tu jau kuro dienu ēd gaļu, kur pa vidu asins ir? Es pasūtīju gaļu, Ausīts pasūtīja zīvu. Ausīts vienkārši no visas šitās gaļas. Parādi. Skaidrs, Reika, kur ir delikates. Jā, redzi? No, un Oskaram vienkārši bāl šito visu ēst. Skaties, citroniņš. Hop, citroniņš. Ļoti dārgi, nav garši. Gar nav tīģeri. Tagad ir pienācis vakars, mēs esam pēduši restorānā garšīgi. Tāds saulriets, gandrīz saulriets jau. Jā, Reika, tur var redzēt bišķiņ. Silti saulītes spīd uz mums. Jā. Mēs izdomājām uztaisīt sacensības savā starpā ar Edgaru. Un, protams, ar pāris spāņiem, kur piekritīs mūsu duelī cīņā. Mēs gribam Formulu 1 trasē izbraukt ar formulām mazajām. Ой, как черепашка! Эдгар и Оскар. Ой. Ну как, бей? А что, сломался машинка? Да, руль управления пропал. Приколи. А результат скоро? Мне повезло, что я в траву заехал. На первом месте, ты на втором. Я мог убиться. Ну да. Реал, приколи так. Мы смотрим, вообще не понимаем, что произошло. Там просто и все, если крутишь руль, он прямо едет. А тормоз работал? Да, ну я в траву заехал. Не обломно. Я там гнался, Эдгар там впереди, еще один, я там гнался и все. Nu, Reika, atkal Edgars aizmirst tomēr maciņu svoliču. Teica, es izmaksāšu un aizmirst atkal maciņu. Man teica, šis viss bija vienam pašam jāuzsauc atkal visiem. Labi, man jau nav žēl. Man uzaicināja rītā uz koncertu. Teica, ka šis ir ļoti slavens dziedātājs Spānijā. Esta noche tonight, how te bām redzi? Uzstājās Reiku.
Pats labākais. Liek, mēs tagad iesim liftā, Edgars sāks smieties, vai nu es, tāpēc, ka es nevarēšu noturēties. Es nezinu, kas tur zvana. Hola. What? Eléctrico. I don't understand what are you saying. Do you need an eléctrico? What? Española or English? English or española? Uj. Tāda maz ķirsti. Vai nebija šiņ tāda maziņa? Uj. O, jā. Biški ir. Sākās delfīnu šovs. Wow. Tu Edgar bija 54 metri dziļumā. Tik krūti. Pēdons arī kar mēģina kaut ko nobildēt. Redzēju, viņš pat labāk volejbolā varētu noservēt pedonu. Tu pedonam nepatiks šo video skatīties, jo pārāk daudz par pedonu tiek runāts. Ne pedonu, zilatronu. Zilatrons. Perfect. Hey, be careful! Aquí tenemos Blue Nicolano. Yes, Alice, 12 vive hasta 60 años. These birds can also live up to 60 years. Okay, cuidado sus cabezas. ¡Sigue! Nuestro Marabou. Marabou. Scrooge! Que vienen de África. Come from Africa. Es un camionero, es un camioneta. Ven acá tú. Come here. ¿Dónde vas? About time. Tiešām, ka hitri ходит такой. Kāds, ne? Camioneros como buitres in the wild. Meters. Su peso más o menos 8 kilos. Es tikko izdomāju jaunu repu. Peli, kakano, peli, kano. Riks, starp citu pelikānu ir. Es pat nepamanīju. Reku, mēs tikko atradām putnus kaut kādus, kas paši savus bērnus galīgi mūsu. Olsēd, Reku, savējo bērnu. Nē, šitādas video nevajag taisīt, kur pretī kaut kas notiek, Edgar, vai ne? Panāc šur. Strauss, tu panāc šur. Panāc, es pajokoju. Jā, Strauss savu olas paudzes apēd. Strauss savus paudzes apēd. Tev ir, Edgar, žēl, ka tu paudzes savus apēd, tas Strauss. Ka viņš savus apēd? Jā, tev nav žēl, ka daba tāda nežēlīga? Jā. Reku viņa ēdiens. Viss putnu ēdiens. Man interesanti, ka vienkārši tie riekstiņi līdzīgi pautiem. Mēs atnācām paēst. Es vienkārši nespēju noticēt, ka Edgars pilnīgi katrā ēdienu reizē aizmirst savu maku. Atkal es šito visu nopērku. Kas tas ir? Kā tu vienreiz iemācīji? Un starp citu mums būs papagaļu šovs šeit. Tā kā mēs esam atnākuši paēst, iečilot un apsīties, kā papagailīši uzstāsies. Tu pedāni pazīsti?
Pedāns teica, ka viņš grib tev mājās. Ko, tu gribētu pie pedāna dzīvot? Var nodot viņam ziņu kaut kādu? Kā tam susurītim? Sunsurītim? Pasaka, viņš ir zilais. No šejienes izskatās, ka peģiks. Viņi jau par to tēmu tikko ar maniem parunājām. Mēs tā arī sapratām, ka tev viņi visi tikko atrada kaut ko dzeltenu lielu. Pasties, ko viņi ēd. Viņu rekur apēd šitādi šo tēmu. Āzes un mērkaķis un visāds putnus sēd. Pasties, kad gorila, bļauj. Rek, viss tās bildes var dabūt kalendārīt, kur tu biji tikaļi. Pa 70. Un tev var tagad atrast. Jā, ejam meklēt mani. Nē, vēlāk. 11 vai 10. Вот, Юлечка. Где? Ой, pasties. Pasties kāda mūta. Oi, sorry. It's off the camera. Okay. Tā ir. Brāli? Kā? 1 centimo para mangiare. O te ir kur ir? Ko es pateicu? Jā. Es teicu, ka čoļu kur ir. Tu vienkārši aizgāji tā kā špendārs. Nē, tur vienkārši tirgo kaktusus, man liekas. Nu, rekus pilgtas reklāmas, tas ir mārketinga triks, vienkārši, lai piesaistītu cilvēku uzmanību. Ja tu redzi, ka mirgo kaut kas, tu gribi redzēt, kas tur mirgo, tu pieeji klāt, ieraugi kaut ko, un tad beigās tu tomēr vēl izmanto to pakalpojumu. Nu, un tā es tagad arī staigāju. Reku mēs varam aiziet paņemt pa saldējumam. Edgars teica, ka viņš naudu negrib tērēt, atkal grib saldējumu. Ладно. Mēs aiziesim paņemt saldējumu. Es esmu šokā. Mēs bijām visu laiku tur, kur ir turisti, pie viesnīcām, pludmalēs. Tur visur ir tādas cenas, šeit vienkārši gramadni, vienkārši super gigantisks saldējums. Un tikai 3,50 maksā. Ты больной, забираешь с моей ложки. Nu, tā liekas, mēs esam kaut kādā kriminālajā rajonā nonākuši. Tā kaut kāds Spānijā mafiozo rakstījuši sienas. Es vispār nezinu, kaut kādā perījūkā Edgars tikko pa seju dabūju no viena apsarga. Es nezinu, kā mēs te iesim cauri, bet šai pilsētā. Vienkārši, Edgar, skrienam, pamagīķi, Reika, mēs braucam caur Ferrari Itālijas dienvidu tiltu apakš šajo daļu iekšā Klintī, kur vispār mēs jau kaut kādu 7 kilometru braucam, es nesaprotu, mēs iebraucam, Edgars it kā mūs ved uz vienu restorānu, kur viņš atkal grib izmaksāt. Bet izēja kā nav, tā nav, es nezinu cik ilgi. Es vienkārši domāju, ķipa nepaspējuši nofilmēt, domāju, īsti tas tunels būs. Bet izrādās viņš reāli ir tī garš. Joprojām brauca pa to tuneli. No. Nu runā, ko braucam? Joprojām brauca pa to tuneli. Un beidzot izbraucam no tā tuneli. Nu skaidrs. Mēs esam ļoti gigantiskā Spānijas lielveikalā. Pareizāk sakot, mēs esam Kanārijas salās, bet tā ir Spānija, jā. Un te, karoči, Stradivarius veikalam ir rakstīts izpārdošana latviešu valodā. Vienkārši respektos pret Latviju. To es saprotu, vai ne, Džek? Jā, Latvija latviešiem, pareizi. Nu tieši tā. Latviešu valoda ir jāizplatās pa visu pasauli. Tikko sapratām, ka viesnīcas otrā galā ir vēl baseini kaut kādi. Nu vienkārši pilns ar visādiem baseiniem izrādās. Un reku vēl viens. Pasies kāds smuks palmīgs, tāds noskūtas, redz, apstrādāt. Tas tikā nē. Почему ты все время повторяешь за всеми? Nu, kā, ko? Nu, Juļa sabojāja video. Es gribēju pasāstīt pa palmām, vienkārši iejauc sabojāju. Mēs te ejam pie Edgara. Nu, uztaisiet līķi. Edgaram apnicis, ka viņa numuriņi... Viņam ir apnicis, ka viņa numuriņi visu laiku uzslauka.
Viņš pie tam liek to zīmi, где тут знак? А где это знак? Она забрала, представляешь, что мы не вешали? Короче, tas, ko izskar pēc durvīm, ir aizvākuši. Viņam ir tāda kartiņa, kur rakstīts, ka nenāk te. Un viņi katru dienu nāk un tīri viņa numuriņu, lai gan Edgars un Juļa negrib to. Visādās veidos mēģina izbeigt to. Uztais līķīšus. Tādi viņi ir. Viņam vienkārši vienalga, kā izskatās viņiem numuriņš. Smaržo, nesmaržo, teļuks, kur iet baigi labais. Šis plazmanieks lielai, 70. Jā, kur loceklis arī ir redzams. Es pēc tam mēs atbrauksim no Pludmales ienākšu un pārbaudīšu, vai viņi te bija ienākuši vai nebija. Izgāju no viesnīcas un skatos, kā te ir kāds ļoti labi, pie tam ar mazāko iespējamo mašīnu, 4-durniec, noparkojies. Vismazāk, pasties, cik vieta palika. Kamēr man draugi navigācijā vadīs adreses, es jums mazliet pastāstīšu par mašīnu, ko mēs esam paņēmuši īrē. Tāda šitā ir Seats Leon, maz mīnusiņa, kas viņā ir. Tātad pirmām kārtām ar viņu ir nereāli braukāt, jo ar viņu, pieņemsim, ieliekot otrajā ātrumā, vienalga, kur ātrumā tu ieliec pedāli jātur grīdā un viņi gandrīz vai uz vietas iet. Vienkārši nebrauc. Mēs braukājām pa kalniem un tur bija tāds stāvāks ceļš. Edgaram bija ielikts otrais ātrums, viņš spieda grīdā, mums aizmugurē mašīnas bija. Un mēs gandrīz vai apstājāmies un sākām riktot apakaļ. Edgars knapi paspēja ielikt pirmajā, un mēs knapi uzsunkulējāmies augšā. Tā kā ar šo mašīnu diezgan riskanti braukāt. Mēs esam tā nobraukājuši ar viņu, un bāka vispār netērējās. Viņa var teikt brauc uz gaisu. Varbūt arī tāpēc viņa neiet vispār. Bet, nu, ziniet, kā īres mašīnas, viņas ir visas nojātas, nestrādā, neiet. Arī viens bass atgadījums. Vakar bija tik karsti, kad mēs braucām mašīnā. Edgaram, salonā bija tik karsti, ka Edgars sēdēja te blakus, es biju pie stūras. Uz beņķa palika viņa nospiedumi no apenēm, no dibena. Viņam tā sasvīt dibens, ka vienkārši tāda svītra palika. Ok, tur bišķi iztecēja, nezinu kas. Mēs tagad braucam pa šoseju uz Pludmali. Un te ir tāds tā kā neliels leņķis uz augšu. Un Edgars brauc, iespiedz pedāli grīdā ar šo mašīnu. Un tā vietā, lai viņi uzņemtu ātrumu, viņi paliek arvien lēnāk. Es jums solīju pirms tam parādīt Edgara jaunās speldbikses, ko viņš nopirka. Edgar, atceries tādu bērnības pantiņu. Edgars pedanāns aizmirst bikses Jūrmalā. Staigā visu vasariņu, pliku pakaļiņu. Edgars grib uztaisīt pāris kadrus, lai būtu promo video, priekš ceļojumu. Mēs domājam pastaigāties, aiziet kaut kur uzēst garšīgi. Jā. Kur tieši vēl neesam izdomājuši. Reku tur tālumā noteikti atkal kamera attālināt rāda, bet tur ir tās mājiņas saceltas uz kalna augšā iet, un tur viss ieliņas ir tādā strepītais. Tā kā Rio de Janeiro. Tā kā Rio de Janeiro. Rido sintetico, somido rapido, rido incognito, chemico, tumico. Mēs šobrīd esam šokā. Kanārijās skan pa radio Krievu Radio Grača skanēja... Dača. Skanēja krieviski dziesmu, Krievu. Kanārijas sāsi. Rekur vēl skan. Protams, tā knapi ķera, bet nu ir. Вернулась шарманка, о чем-то вздыхая. Вернулась шарманка, ночами родная, на зоне мы сидели. Шарманка, душой первой скрипки. Раз, два, три, поехали! Утри мечты небывалые. Все так же даю шарманка. Baskov arī. Nikolai Baskov na Kanārijah. Mūkos skats pavērās. Mēs esam beidzot atpakaļ viesnīcā, un tagad mēs iesim uz Edgara numuriņu pastīties, vai to slīķus izjauc kāds vai nē no tiem personāli, kas apkalpo, un tie ir numuriņi. Līķus nevar pārbaudīt? Ko pārbaudīt? Līķus? Nu es taču teicu, ka ienāk saka liekšā, nu.
А это они так собачки поставили? Да. Прикалывается тоже над вами, да? Меня все переставлено, все мои вещи переставлены. Nu nav, viņam nevar uzticēties. Vienkārši ielien un viss līdz izboja. А им, наверное, тоже прикалывает, что вы так делаете. Ну, я. Оскар, забери шорт. Не постирала? Я постирала. А. Я забыла. Rekš tās šorts labāks nekā tiem delfīniem. Nu. Все, Puerto Montos. Šodien Edgars eksperimentu uztaisīja. Viņš paņēma sev paēst melnus makaronus. Jā, bet īstenībā viņi garšo tāpat kā arī izskatās. Pēc kaut kādas naftas, papīra, mērcēt tušām. Man standarto laziāņi, kartupelīši, garlic sausu. Priekā, Edgar. Cerams, ka nākušais šitā neiegrābsies. Bet, nu, ja neeksperimentēs, neuzzinās, pareizi. Tātad mēs ar Edgaru izdomājam iziet ārā, bišķiņi parunāties un, nu, pastāvēt bez meitenēm vienkārši 2 minūtes. Vienkārši jāatpūstīs no tām veicinēm. Jā, tad meitenēm no tām īdā. Vienkārši kā mūžikiem dažreiz jāpabūt kopā, saprot. Nu, nevis kā pēdikiem, bet... Kā pedanānam jāpabūt. Nu, mēs gribētu apspriest, jo mums rītdien ir plāns filmēt tā kā short movie. Jā. Tādu, tā kā iespējams es arī rītā dokumentāli iefilmēšu šito visu, kā mums tas process notiek. Jā. To es vēl nezinu, bet to mēs redzēsim rīt. Jums jau vieglāk būs skatīties to filmu, jo viņi visu laiku būs apgriezti un īsi un forši un viss pēc kārtas notiks. Man te visu laiku jāfilmē viss. Nu jā, bet visu to jāgraiz. Tas ir vienkārši. Viss rūpības būs jāizgriež, ja jūs to centīšos. Protams, paliks kaut kas, jo nevar jau visu griezt ārā. Tā kā tā, mēs tagad apspriedīsim detaļas par filmu rītdienas. Es jums vienu teju gribu uzdēt. Davai. 3 un 4. Haza que ne hunda, tasembele que sende, tešumboko sonunda, hende. Visu dienu galvas no paša rīta. Man arī sudīgi. Anda chumba kinda, papunja panja tinda, jetsinde bundo kunzu, bitindi kwe. Nogaisa brillēm visu. Īstenībā neviens īpaši nereaģē nekādīgi. Tāpēc, ka man vienkārši te visādi pedāni steigā, viņam tas vispār liekas viss normāli. Nu, jā. Tā, test, pārbaudīsim, kā mašīna iet. Un tagad netīšām uz priekšu. Там машина. Tā vienkārši iet. Tur tu gribēji nolaisties lejā? Jā. Tas idiots. Nafigā ko tādu cilvēku? Muchos! A ko viņi teica? Muchachos! Un tev patik? Jā, man vispār vai uzspied grīdā, vienkārši jātur līdz grīdai nospiest pedāls, un tad laid sajūgu vaļā, un tad... Nu jā, nu super Ferrari sarkanā mašīna. Mēs Ferrari, bļa, muchachos. Nē, muchachos, mums vēl jābrauc. Ko muchachos? Tagad netīšām sajaukt pirmo ar Пусть. Pārbīs. Muchachos! Фу. Чувствуешь, как спалённый запах? Nu riepas. Больной. Reku no Āfrikas turisti brauc. Reku varēs redzēt no Āfrikas. Muchachos! Afrikānā turistas! Afrikānā! Paēd! Taki naglījoši. Safari! Paēd! Mēs tagad sastāpāmies ar tādu lietu, ko mēs nemaz nebijām gaidījuši. Reku tur stāv tāda dzeltena mašīna, Clio, un tur ir tāda sudraba. Kāds vecs, ne pa ķēmi, te bija 2 pensionāriņi sēdēja ar to sudraba mašīnu. Kaut kāds vecs paņēma, vienkārši atvēra viņu mašīnu, sāka rakņāties un meklēt kaut ko. Vecīts, gados knapi skriedams aizskrēja līdz savai mašīnai un aizzina prom to otru. Gaida vājākus turists. Zin tādas, kur vecāki, kur neko nevar izdarīt. Atņemt viņiem kaut ko un viss. Mēs esam uznākuši klintī uzkāpuši. Mēs esam bijuši pārbījušies, jo mēs nezinām, kā pēc tam lejā nokāpt.
Diana domāju atpūsties, bišķi pasēdēt, jo viņai bail ir. Tur bišķi krūts varbūt redzēs. Bet mēs domājam kāpt tālāk augšā. Jo Edgars teica, ka viņš ir īsts skalalās. Как nezinu? Tā, nu pasies, cik tu esi smuki vienkārši. Nu jā. Vai ne, Edgariņ? Rīktīgi moši. Es domāju, mēs varam uzkāpt līdz turienei, ne? Līdz kurienei? Turienei. Es domāju, ka jā! Buigos, ko? Jā, bet nočiņ, skaisti. Baigā atskaņa. Labi, es iešu apakaļ pie Dianas, jo viņai bail vienai. Vai ne? Tev bail bija palikt te vienai? Kā mēs lejā nokāpsim tēt? Tu man nesies. Jo, kaktusiņš kaut kāds izdauds kaktusiņš. Ar seju uzmanīgi. Johaidis gan izietricas ar galvu kaktusā. Es dodos filmēt filmu ar Edgaru, Juļu un Diānu. Mēs ejam ar bīstam vietu, kur akmens var uzgāzties mums virsū. Jā, taču kāds dzīvojas. Re, kur ir durvis, loks. Re, te cilvēki dzīvo akmenī. Nu jā, re, uztaisīts sienu no akmeņiem. Un re, vēl durvis. Viņa tāda ļurgan izskatās. Nu jā, vec jau izļurga. Ko daudz? Vienkārši, un tēt mums būs ļoti riskants gājiens. Потрогайте ручку, может она открыта? Да не, это уж точно будет закрыто. Nu ne, tak tur jau būs. Там мужик живет. Может, тот мужик? Un re, ka mēs pa bīstam taciņu esam lejā, tur pie kalniem visur. Man te viss grib, lai es pārbaudu durvis. Nē, aizslēgts. Labi. Pagaidām es slēdz ārā, jo te būs bīstams nogāze, kur iet lejā. Filmu mazliet iekavēsies, jo mēs esam nolaidušies no ceļa aptuveni kaut kāds 60 līdz 100 metrus. Un esam sapratuši, ka mēs esam bezzējā, jo te ir pārāk bīstam laisties lejā. Un meitenēm tas būtu pa grūti, mēs varbūt Džeki varētu nokāpt tur. Meitenes varbūt varētu nokāpt, bet apakaļ tur jau būtu pat traku bišķi. Tagad mēs paņēmām mazu pauzīti. Tā kā paradīzes, nu ķipa tā. Jā, paņēmām pauzīti, padomāt, ko darīt tālāk. Zini, kas man neuztrauc to, kā nokāpt. Man uztrauc vairāk tas, ka nedrīkstēs. Te ķipa, zini, redz, kā te viss piekopts ir. Tā kā dārziņš tāds? Nu jā, ka ķipa... Tā kā Babilonas dārz. Taciņa arī iet. Ja tā ir kaut privātā teritorija, Spāņus, es ko, Pedro, tur sāks, puta madre. Nu jā, tur Pedoro. Pedoro. Jā, filmējam pirmos kadrus. Juļu mums ir gaismotājs. Būtskīt tur sēž zālītē. Neko nedara, ko Edgars mēģinās tēt noķert vienu kadru. Tā kā filma ir sākusies. Es būšu mučačo bandito ar riekstiņu. Смотри, чтобы меня не было. Mums te ir viena mazā aina jānofilmē, un dēļ viņas Edgars te kāpa lejā pa visiem kalniem, tur lejā, aiz visiem tiem ūdens krītumiem, tur prom. Un reku viņš te ir pašā lejā, tur tālumā, tādā zaļā džemperītī. Nezinu, vai viņu var redzēt. Vienkārši tādu gabalu aizgāja. Labi, jāiet filmēt tā scēnu. Bišķi traki. Вообще видно вот так, это муравейчик. Делай зарядку тогда, вот так, Эдгар. Vispār tur tālu, knapi var redzēt. Gaži дай в камеру, засуну камеру. Посмотреть, как выглядит. Да, Там видно? ложись. Nu, vot. Labi, davai, es slēdz ārā, man jāfilmējās. Lai vai ko, bet kalnos, Kanārijas salās, Diana vienkārši izvelk datoru, sapsihojasies un sāk skatīties sportatīvā bitva ekstrasensa. Es teicu, laižos lejā no augšienes, lai nofilmētu mūsu scēnu vēl vienu. Un sapratu, ka es esmu pilnīgi nepiemērota apģērbā. Vienkārši es viss jau apskrambājies, esmu te pa akmeņiem, pa kalniem lienam. Tikko Edgars te kāptu, novēlās viens klucis lejā. Kad es nokāpšu, tad tikai sāku kāpt lejā. Lai man uz muguras. Kā šito? Dod.
Pēc, ka es kāpšu, sāks rāpties un man mugurai klutis uzpasīs. No tā es kāpšu, man virsū arī uzskritīs kaut kas. Atceries, pārbaud 10 reizes akmeni, vai viņš ir kārtībā. Jā? Jā. Tikko atkal nokrita akmens. Nu kā es tur čībās nokāpšu? Šitā te riskēt. Man ir bail. Nu, ko man tēt vienam kāpt un te viss birs? Kaut kādā mistiskā veidā, bet tomēr es nokāpu no šitā te kalniņa lejā. Tev tie akmeņi vasis, kas sabi ir. Viens ekskluzīvs moments, viena scēna no filmas. Gatavs? 3, 4. Nā, ekskluzīva scēna. Piedāvājam jums apstīties vēl vienu ekskluzīvu kadru no tā, kā mēs filmējam filmu. Pamēģini nofokusēt mani. Ir, ja? Jā. Gatavs? Davai. Muchachos, amigos! Nu, vienu filmas daļu esam nofilmējuši. Es tikko uzspekulējos te augšā, kaut kur nepaķēmi, kur arī viss birst un krīt. Es nezinu, kā mēs tiksim apakaļ tur augšā. Vienkārši nolīdām ar Edgaru kaut kādā vaildā, pilnīgākajā, kur vispār nekur nevar tikt. Un te pavarās ļoti smuks skats, kas man vienkārši biedē tagad kāpt augšā. Reiku vienkārši nogāzusies klīns daļa. Sakrituši viss. Edgars tagad mēģina tikt pa to pašu ceļu, pa kuru es tiku augšā. Nu, tu skaties, šitie akmeņi var sadrupt. Tikko nokrit viens buližņiks. Es pats kā vaļilis viss no. Kā ceru, laikam līdi nofilmēja kadrs, tā kā mēs un līdi un saplīs siena. Tu pa turien līdi? No kas tu te tupi kā ielīdi? Tur mēs ne... Labi, es mēģināšu skriet, palaid. Es vienkārši skriešu augšā, atbuidoju pirmo reizi šeit tās. Kur tu taki ir? Tu pa šeien vai pa turien? Tālāk. Aiz palmas? Šeit? Vispār neko nesaprāt. Pagai. Pārkāpt līdz šeienei. Labi, esmu te. Pauze pagaidām. Ļoti riskanti. Nākamais video, kad būšu pašā augšā. Labi, es samulēju. Nav nākamais video, kad mēs esam augšā. Nākamais video vēl turpinās, kā mēs cīnamies ar šitiem kalniem, lai tiktu apakaļ. Vienkārši, bļāņš, šļopkās ir tik krūts steigāt, jau čūs kāpti nesap. To te, nu ko, man tagad te jāmuči un tur, jā? Jā. Labi, adios, amigos. Tas bija vāks, bet šļopkām. Pats, kad šļopkas melns ir. Kā jums gāja? Super. Tā izmīcījāmies pa kalniem. Edgars taustījās. Kāpēc viņš visu nes? Es cīnījos, kalnu kā. Tīpu ikājās, ka cīnījos. Es viens pats nolēs visu to atnēs. Vienkārši pašas. Labi. Starp citu, mēs vēl neesam augšā, jo mums vēl līdz mašīnai jārāpjas. Es esmu pārģērbies. Reik, mans apģērbs ir apakšā viss. Mučačo, mēs esam apakaļ uz ceļa. Tas tik bija bļāvens.
Visu dienu mīcījos. Piekus. Reiku mēs tur lējā. Tālu mums filmējam. Mūsu mučačo filmu. Beidzot esmu uz civilizēta ceļa, kur nav akmeņi un es esam šļopkām jūtos tā kā karalis. Pedon! Pedon! Speciāli neatsaucas pidants. Ziltrons. Ot es beidzot Edgars iemācījis parkoties lielveikalos. Tas mēs tagad turpinam mūsu sarunu pēc tā, kā mēs bijām kalnos. Filmējām to filmu, nogurums ir liels, protams, bet mēs izdomājām iebraukt vienā lielveikalā, kaut ko uz Rīgu var nopirkt. Pēdān! Kruč, es biju pie stilista aizgājis, man jauna frizūra, es domāju, ka labi izskatās. Tu izturis kopā. Tā apsīsimies uz Edgara reakciju. Jā, starp citu, tu ļoti labi fričini šovakar. Jā, es uz baliešu. Vai kaut kāda speciāla spāņu fričini? Jā. Kas tev ir? Mums ir ļoti bēdīga situācija. Mums ir pēdējā diena Kanārijās un nav saules. Ir apmācies un bēdīgs tāds, reku virs kalniem lietas. Jā. Bet mēs braucam uz Puerto Rico un tur reku ir zilas debesis. Es ceru, ka mēs tur nosauļosimies šodien pēdējā dieniņā rīktīgi tā forši. Puerto Rico, Aurora, Puerto Rico, Puerto Rico, un viss kopā. Puerto Rico, Puerto Rico, Vila Peracona, muchos amigos, mucho leitoros. Mēs tik smukā pludmalītē tagad esam. Mēs esam Puerto Rico, kā jau mēs solījām. Šeit būs saulīt. Un vienkārši smuks smiltiņš un ūdentiņš. Laja de Inglis gandrīz nokrita. vienkārši nokrita, gandrīz izšķēdīja pieru. Forši. Будешь смотреть на сисечки? Где? Ой, ёхать, я даже не видел, что сишки здесь есть. Шишки есть. Можешь нофилмēt, man paklusā siskiši? Яйца полтухими висят. Labi, jā. Старые пауты ты видел? Вот опять. А ты видел, как он переодевается? Фуй! Ладно, я пойду ūdeni pārbaudīt. Ūdeni pārbaudīt. No, Puerto Rico. Ūdens ir Puerto Rico. Tas nav Puerto Šis ir Puerto Rico. Rico. Es sajaucu, toču, mēs esam Amadores pludmale. Amadores, nevis Puerto Rico. Puerto Rico mēs bijām. Tur ir vairāk tāds tirdzniecības Cits! Ko es gandrīz iegāzos ūdeni, izrādās dziļāks, uzreiz tāds paliek. Jā, mēs esam Amadores. Rekas krūts pakluso nofilmēšu. Gribat? Ko, man nofilmēt pakluso krūts, vai ne? Jā? Rekas pakluso krūts nofilmēju. No, vod. Ko? Es zinu, es jau speciāli nofilmēju krūtis, lai visi redz, un mēs varētu priecāties par krūtīm, Puerto Rico, Amadores pludmalē. Reku šeit noteikti beigās filmēšanas darbības. Edgars riktīgi trenējās, teica sev uztaisīt promo video un skraida. Es vienkārši pakaļ skrienu tā kā peders. Nu, malacis Edgars, vienkārši supers. Puisis skrēja, viens pats ar kameru apkārt pa pludmali. Zini, tas īstenībā tāpēc, ka viņš bišķi pārkarsējās saulē, tāpēc viņš nerūpīja, ko viņš dara. Reku Juļa man sauc. Ko? Zilatrona, dā, Edgars Zilatrona, ko? Nu, od meitenes peldās iekšā jūrā, galīgi -40 grādos augsta. Tā ir pats galvenais kameru nenomest. Vai ne? Jā. Nu, pačurājāt, meitenes? Es tūlīt pačurāšu. Nu, fuj! Labi, davai. Vēlreiz skries? Nu, davai, paskrien, padagāt skrien. Vienkārši malacis Edgars reiktīgs skrējējs dzims. Nu, vienkārši super. Aiziet.
Viņš izskatās, ne? Tāds tagad tas bišķi pajoliņš, tas puisis. Kaut kāda stabiņa rokā tur un skrien gar pludmali. I don't wanna be down, just wanna be there for you ever. Солнце светит и растет трава, но ночью люди смотрят, skatās uz mums un domā, ka mēs esam slīmi. Boy, like my days is my flower. Young man, June gonna bring so nana. Huh, you fucking in a motherfucking in a. Boy, like my days is my flower. I don't wanna be down, just wanna be there for you ever. Nu, ir pienācis tas vakars, kad mēs dodamies šī viesnīcā pēdējās vakariņās. 5 no rīta mēs lidojam projām, 6 vai 4 mēs ceļamies no rīta un lidojam projām. Reik 2 ķoličkas iet. Nu, vot. Un tā, šovakar mēs ēdam pie vislielākā galda vakariņas mūsējās restorāniņā. Šoreiz Edgars pusi uzmet man, kad es samaksāju. Par to vīnogas, te kanģūrī, mēs par mani, cūku ribiņas, gendoso, salātiņi, benderas. Можно попробовать Гаспаринию? Gasparino pagaršo ļoti garšīgi. Visi ļoti garšīgi. Tātad paldies par šī vakariņu. Labu apetīti visiem. Ļoti garšīgs benzola krēms. Vienkārši debišķīgi garš. Mums vajadzēja visu to trauku šeit atnest un Tātad labu apetīti visiem. Mūsu pēdējais vakars pie ļoti liela galda, glauni. Vienkārši mēs varam beidzot izvērsties. Adios.